Maz jautājumu. Varbūt es varētu tad uzdot kādu jautājumu tiem, kas ir uz skatuves. Es varētu sākt ar Jānu Ziediņu. Barmans pastāstīja vairāk par kopumā, par Hugo. Tu pastāstīji vairāk par tiem valodas resursiem. Kādi tie nākamie soļi Hugo pilnveidošanā? Pirmkārt, mēs gaidām un ceram uz atbalstu no politiķiem un projektu atbalstītājiem, lai mēs varētu uzsākt jauno projektu 2016. gadā jau. Un projekta kopējais laika grafiks ir plānots ļoti īsts, principā 3 gados, tad mums jau esošā sistēma jau ir. Tad mēs paralēli principā varam sākt strādāt pie dažādām lietām, gan pie jaunu valodu pārieviešanas, gan arī pie valodu resursu apkopošanas, gan, protams, sadarbība ar iestādēm un šo koordinēšanu. Jo domāju, no šodienas arī sarunas un diskusijām, ka tā koordinācija starp dažādām iestādēm un resursu apkopošanu vienā vai varbūt dažos mazākos resursos diezgan svarīga. Es domāju, ka to mēs ņemsim vērā un mēģināsim veikt attīstību šādā veidā. Es domāju, ka Jāņa paneļa diskusijā bija daži interesanti piemēri, kā Hugo tiek integrēts un aicina arī klātsošos domāt par iespējām arī savās valsts iestādēs integrēt Hugo LV valsts pārvaldes mašīnu tulku. Okay, I have a question for Saila as well. Gribētu uzdot jautājumu arī Sailai pāriešu uz angļu valodu, lai visiem ir vienkāršāk. Tā skaitā arī man. Saila, jūs tā kā daudz ko dzirdējāt šodien par Hugo LV kā tādu interesantu piemēru. Ko jūs kā komisijas pārstāvi tātad jaunu uzzinājāt, tātad tas ir brīnišķīgs rīks, kā nodrošināt tātad starpinstitucionālo saziņu, tātad tās arī brīnišķīgi mašīnu tulkošanas iekārta, kas nodrošina gan ātrāk piekļuvi dažādiem materiāliem, gan arī nodrošina ātrāk tulkošanu komisijai, teiksim, kāds ir viedoklis tātad par šo te rīku un kā tas iekļausies tātad kopējā CFET AT infrastruktūrā. Jā, kā jūs minējāt, tas ir ļoti labs piemērs, no kura mācīties varētu arī citi, piemērs tam, ko var dalība valsts izdarīt. Es domāju, ka ir iespējams arī nodrošināt to, ka tātad šis rīks tiek arī integrēts tātad cef.at un tāpat tās arī citos portālos. Es domāju, ka jums, kam būs jāorganizē līdzīgi semināri citās valstīs, noteikti šis varētu būt tiešām labs piemērs, ko jūs varētu arī popularizēt, varētu arī citās valstīs rīkot seminārus arī pieminēt. Klausoties prezentācijas, jeb informāciju par valodas resursiem, man patīk tas, ka jūs domājat ne tikai par tulkojumiem no un uz angļu valodu, bet arī domājat par Baltijas valstu, jeb kaimiņu valstu valodu iekļaušanu. Ja jums ir, piemēram, teiksim, paralēlie korpusi, ja tekstu kopas gan latviešu, gan lietuviešu valodās, piemēram, tas varētu noteikti nākt par labu jums, un es domāju, ka tas arī ir, aspekts, kam jāpievērš uzmanību, teiksim, organizēt nākamos seminārus, ka ir iespēja arī, teiksim, tajās radniecīgajās valodās, valodu grupās iespējams arī izveidot tātad šos te paralēlos korpusus. Par valodas resursiem te daudz izskanēja tie konkrētie soļi, kas ir jādara valodas resursiem, kādā veidā viņas ir jānodod, kādu formātu nepieciešam. Varbūt kāds no klātsošiem, kas uztur datubāzi vai uztur kāds portāls, kas administrē dažādas weblaps. Varbūt jums kādi konkrētie jautājumi, kā jūs varat sniegt kādu pienesumu šim projektam un palīdzēt izveidot šo automatizēto tulkošanas ietvaru. Varbūt, ja es varu iedrošināt, tad bija, man liekas, ļoti labs jautājums par geogrāfisko informāciju. Man liekas, šeit klāt seminārā piedalās Ģeotelpiskās informācijas aģentūras pārstāvji. Es zinu, šī aģentūrā ir uzkrāta ļoti nozīmīga informācija. Jā, varbūt kāds no jums var izteikties, vai jūs redzat iespēju dalīties savā pieredzē un savos datos, lai attīstītu arī automatizēto tulkošanu.
Šī sadaļa netiks ierakstīta un publicēta internetā, tā, kura droši izteikties. Es domāju, ka mēs arī varam uzskatīt šo sesiju kā tādu atvērtu diskusiju, kur var uzdot jautājumus, ja tāda rodas, kā vislabāk to izdarīt. Šī ir jauna iniciatīva, kas ir tikko uzsākta, šī tikai trešais seminārs, kas tiek rīkots dalību valstīs, tā kā noteikti mums ir daudz jautājumu, noteikti arī jums ir jautājumi, un šī būtu, man liekas, labi iespēja uzdot, pajautāt, ko man darīt ar saviem resursiem, kur es varētu viņus nodot, kāda man ir pieejama, kādi tie praktiskie soļi. Mēs arī dzirdējām sesijā par valodas resursiem, par dažiem pieejamiem resursiem. Varbūt kādam ir arī kāds domas, kur varbūt ir kādi, kuri nav uzrunāti, kurus vēl varētu uzrunāt par valodas resursiem, kas, teiksim, nav starp mums šodien. Es vienkārši mūsu komentāru, kad es testējot secinājumu, ka mums tiešām ļoti daudz rūp par to produktu, kas mums tiek piedāvāts par tulkojumu, vai tas produkts mums tiek piedāvāts kvalitātes, jo mēs zinām, ja paņēm tiešām arī mēs diskusijās arī piemēros dzirdējām, piedāvā visus mūsu iespējamos variantus, kā risinājumu. Dažkārt tulkojums ir nekvalitīvs. Un kā cik skatoties šo tulkojumu, domā, arī šeit kāds ir iztulkojis tādi, arī šādu variantu paņemšu. Mums tā ir rūpja, lai tas tulkojums, ko mēs iegūstam, mēs no lietojam ir autoritīvs, ka mums līdz to varam izmantot. Lai kāds necitē un es saku, lūk, man tulkošanas programma šādi piedāvāja, kāds šādi ievietos, lūk, tas ir pareizi. Mēs zinām, ļoti daudz ir arī publiskajā vidē, ļoti daudz aplama veidojumu, aplama terminu, aplama teikumu. Šķiet nekatētos, lai šī tulkošanas programma šāds te dīvažēm piedāvā, un es varbūt netiešā veidā tos pārņemu kā autoritīvs un akceptēts. To svarīgi šis produkts nav kvalitīvs. Jā, tagad varbūt labs jautājums varētu būt, ko darīt vai der arī nekvalitīvie resursi, vai der arī sliktie tulkojumi, nekvalitīvie termini? Jā, man liekas, tas ir ļoti būtisks komentārs, un šeit ir jāapzinās, ka mašīnu tulkošana ir jauns instruments, kam nav analoga līdz šim bijis. Un mēs zinām, kādu tulkojumu veids cilvēku tulks, un mēs sagaidām, ka šis tulkojums būs kvalitatīvs un uzticams, un cilvēks var iztulkot ļoti labi. Mēs to zinām. Nu, var arī slikti dažreiz. Bet ir jāapzinās, ka tehnoloģijas nebūtu nav sasniegušas to līmeni, kā tulko cilvēks. Un šīs statistiskās metodas, ko jūs dzirdējāt, viņām ir liels priekšrocības, un viņas mācās, bet viņu gudrība ir arī būtiski ierobežojumi, jo viņas, lai kā viņas mācītos šo tulkošanu no tekstiem, viņas nesaprot tekstu jēgu. Bet labs tulkotājs var labi iztulkot tikai saprotot šo jēgu. Un līdz ar to mašīnu tulkam ir noteikts pielietojums. Pielietojums sfērās, kur cilvēka tulkojums nav iespējams. Vai nu tādēļ, ka informācijai jāpiekļūst ļoti ātri, tūlīt, vai informācijas ir ļoti daudz, un tad ir viņi jāatlasa, vai arī tas vienkārši ir ļoti dārgi un ekonomiski nav pamatojams algot cilvēku tulku. Un, gan publiskajā sektorā, gan arī komerces sektorā tiek meklētas tās metodas, kā tad šo jauno instrumentu vislabāk izmantot. Un, protams, ir ļoti svarīgi, lai publicējot šādu, padarot šo informāciju pieejamu, ļoti skaidri norādīt. Ja šī informācija tiek sniegta kāda pakalpojuma izmantotājiem, ļoti skaidri nepārprotam norādīt, ka šis ir mašīnu tulkojums un viņš nav uzticams. Un tas ir ļoti būtiski, jo es jums pilnīgi piekrītu, bez šādas norādes vai komentāru šādu tulkojumu sniegt noteikti nedrīkst, jo uz mašīnu tulkojumu nevar paļauties. Viņš var būt kļūdains. Bet savukārt, ja šāda norāde ir, tad lietotājs jau var tad tā jau ir, teiksim, lietotāja ziņā izvēlēties, kādā mērā viņš tam uzticās un kā viņš to izmanto. Un, protams, šāda līdzekļa ļoti labi dara, teiksim, atlasot informāciju, norentējoties kādā jomā, bet viņi nedara, ja jums vajag precīzu likuma interpretāciju vai ir būtiskas informācijas nianses. Tad šo informāciju ir jādod tulkot cilvēkam tulkam. Instrukcija pasākā, un, teiksim, starptautisko
atšķirībā no tā konvencija vai starptautiskā līguma, kas jau ir šobrīd spēkā, un kā piemēram bioloģiskā daudzveidība konvencija. Ļoti tipiski kļūda, ja bioloģiskās daudzveidības, bioloģiskā konvencija. Tā vienkārši nekaršē tādas kļūdas, kas zinātājs uztver, bet nezinātājs turpina lietot šo neprecīzo nosaukumu. Un, ja datu bāzi tulkojot šos oficiālos nosaukumus jau piedāvā tulkotājiem, tas ļoti atvieglo. Ir īpaši saīsinājumiem, lai nav jādomā uz abreviatūrām, kuras arī tulkotājs, arī mašīnu tulkotājs varētu palīdzēt, kas ir starptautiskā cilvēktiesība tiesa vai kā tam līdzīgi, lai nav jādomā, ko nevienmēr tas, nezinot kontekstu, zinu, par kādu institūciju ir stāsts, bet mašīnu tulkošanā, ja ir šīs programmas, tad varētu ielikt jau pēc atvieglo tiešām dzīvi. CEF.AT iecer ir izveidot automatizēto tulkošanas infrastruktūru, kas sniedz labākās kvalitātes tulkojumus visām Eiropas valodām, dažādiem domēniem un integrēt visos Eiropas publiskajos pakalpojumos. Tad, kad notikās Digital Agenda Assembly jūnijā Rīgā, šo projektu skaidroja pārstāvjiem no vienas tech kompānijas, un viņa atbild bija, skaidrs, Google Translate on steroids. Jautājums Sailai, what does Google think about CEF? Kāds ir Google viedoklis par CEF.AT? Ko domā Google par CEF.AT, vai ir kāds viedoklis, vai viņi kaut ko ir teikuši? Nu, es īsti neko neesmu dzirdējusi no viņiem. Komentārs par Google. Ir ļoti labi, ka Eiropas institūcijas un komisija apzinās valodas resursu jomu. Un jāsaka, Google to apzinājās jau dažus gadus ātrāk. Un Google, es zinu, jau ir uzrunājis dažas Eiropas institūcijas un saņēmis vērtīgus datus, kas viņiem ir palīdzējis uzlabot viņu tulkotāju, piemēram, Eiropas patentu birojas. Tā gan nav Eiropas Savienības institūcija, tā ir Eiropas institūcija, ir piešķīris Googlam savus patentu tekstus dažādās valodās, ar kur palīdzību Google ir uzlabojis savu tulkošanas sistēmu. Un tas, teiksim, ir piemērs, kā šādi resursi var palīdzēt uzlabot tulkotājus, un varbūt tas arī rāda, kāpēc Eiropai pašai neizmantot savus resursus. Ja nav jautājumu no zāles, tad es aicinātu visus pateikt pāris noslēguma vārdus. Varam varbūt sākt ar Jānu Ziediņu. Ko tu iemācījies šodien no jauna, kas tev visvairāk šodien patika un kāda tev noslēguma secinājuma? Principā jau katrā no šāda veida gan semināriem, gan konferencēm par valodu tehnoloģijām uzzina daudz ko jaunu, jo, kā jau arī Armands minēja, Kultūras informācijas sistēmas centrs darbojās ar vairāk iepriekš jāsaka, darbojās vairāk ar digitalizācijas jautājumiem un tehnoloģijām kultūras jomā, tad šobrīd mašīnu tulkošana ir pilnīgi jauns posms mūsu tādā iestādes dzīvē, un šis seminārs man noteikti palīdzēja vēl vairāk saprast, kas ir šie spēlētāji Latvijas tirgu Eiropā, un kā mēs varam sadarboties vairāk turpinājumā. Paldies, Jānim. Saila, maybe you could... Saila, varbūt jūs varētu pāris vārdos pastāstīt par to, ko jaunu uzzinājāt šodien, ko pat iepriekš nezinājāt, varbūt tāds noslēguma vārds mums teikt. Es dzirdēju daudz interesantu atziņu gan par valodas resursiem, gan arī par jau pieejamiem rīkiem un arī par problēmām, ar ko sastopās Latvija. Es agrāk esmu strādājis terminoloģijas lauciņā, un man ļoti labi pazīstams tātad termina apstiprināšanas dažādas problēmas un specifika jautājumi, kas ar to saistīti, un esmu pieredzējis to, kā tiek pieņemt lēmumu par to, kurš ir pareizais termins, kur ir nepieciešams izmantot, un kā notiek pareizā termina atlases no dažādiem paralēlajiem variantiem, un, protams, ka ir liels
darbs jāiegulda, lai panāktu to, ka mašīnu tulkošanā iegūtie tulkojumi ir labas kvalitātes, bet kopumā jāsaka, jūs ļoti tālu pavirzījušies mašīnu tulkošanas rīku izmantošanā un to integrēšanā dažādu valsts iestāžu sniegtajos e-pakalpojumos un tā platformās. Es domāju, ka jums ir jāstrādā latviešu valodas vārdā un tikai tādā veidā jūs varēsiet arī pilnībā izmantot mašīnu tulkošanas sniegtās iespējas. Tas būtu tas, ko gribēju pamatā teikt. Paldies, Saila! Paldies arī, ka šodien pievienojieties mums šajā seminārā Rīgā. Kādi ir nākamie soļi un kāda ir tā noslēguma secinājuma? Man liekas, varbūt tas, ka ir tāds pārdomu pilns klusums auditorijā, varētu liecināt, ka šī joma tomēr ir tāda gana komplicēta, un šis izaicinājums ir ļoti liels, un te var bīstamība iekrist vienā no diviem grāvjiem. Viens grāvis ir pārāk daudz sacerēties no tehnoloģijām, tagad mašīnu tulkošana atrisinās visas tulkošanas problēmas, un šādas pārlieku rožainas cerības var sagādāt smagu vilšanos. Šim instrumentam ir būtisks priekšrocības, bet arī būtiskas nepilnības un jāmāk viņu pareizi lietot. Jā, un otrs grāvis atkal ir jākrist pesimismā, jo šī joma ir ļoti komplicēta, un mēs arī bišķīt redzējām kaut vai terminoloģijas jomā, ļoti svarīgā jomā ir daudz visādu izaicinājumu. Arī citās jomās, korpusu datu jomā ir ļoti liela izaicinājuma, un to visu atrisināt Eiropas Savienības mērogā ir pavisam grūti aptverams izaicinājums. Bet no otras puses arī no tā nevajag baidīties. Man liekas, ir ļoti svarīgi, ka šis ir uzstādīts ambiciozs mērķis, un šī mērķa izpilde tieši sākas ar šādu te sadarbības veidošanu, ar iesaisti, ar uzklausīšanu, ar labākās pieredzes un zināšanu apzināšanu. Un es esmu pārliecināts, ka tieši caur šādu sadarbību Latvijas līmenī, Eiropas līmenī arī tiešām var sasniegt izcilus rezultātus, varbūt ne tik ātri un tik viegli, kā gribētos, bet noteikti ļoti, ļoti nepieciešama darba veikt. Vēl noslēgumā varbūt es gribētu īpaši pateikties sadarbības partneriem, organizējot šo semināru, Eiropas Savienības pārstāvniecībai Latvijā, Andrim Kužniekam un Uldim Priedem, Elrek konsorcija kolēģiem un pārstāvjiem, kas šeit bija, Eiropas komisijai un Sailai Rinai, kad atbrauc uz šo semināru, un mums pastāstīja daudz interesantas lietas. Un Kultūras informācijas sistēma centram Armandam Magonim un Jānim Ziediņam par sadarbību un atbalstu šai procesā. Un, protams, jums visiem par jūsu dalību, interesi un ceru uz sekmīgu sadarbību arī turpmāk. Paldies! Jā, paldies jums visiem. Tomēr ir kādi jautājumi, tad aicinu arī apmeklēt konsorciju mājaslapu www.lrcoordination.eu. Elrek kontaktpunkts Latvijā ir Kultūras informācijas sistēma centrs. Elrek konsorcija partners Latvijā ir Tilde. Ir kādi jautājumi, droši varat sazināties. Paldies jums visiem. Uz redzēšanos.